Un vēl viens aiziet gads, lai tu aizmirst kāds. Vēl balsi tavu dzirdu, tu neesi tāds pats, neesi tāds pats. Klusums skan, kā piedzimst gaisma, ja melnā naktī bail, staro mēnes jau. Bailes vairs nav, bailes vairāk nav, tas notikt var, tas notiek viss, sācies jau, sācies jau. Viss notiek! Man bija, man tu nav. Bet jūra vēl sīla ir laid, putniem ir balss, un rozes vēl ceļu lai klāj. Man bija, man tu nav, bet mīla vēl brīva ir laid, kad dziedu es tai, lai pasaule skan, pasaule skan. Aiziet gads, lai tu aizmirst kāds. Vēl balsi tavu dzirdu, tu neesi tāds pats. Griežās laimes rats, vienmēr pretīm kāds, un vienmēr kāds nāks tuvāk klāt, vēl tuvāk un stāstīt sāks, stāstīt sāks. Man bija, man tu nav, bet jūra vēl sīla ir laid, putniem ir balss, un rozes vēl ceļu lai klāj. Man bija, man tu nav, 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 bet mīla vēl brīva ir laid, kad dziedu es tai, lai pasaule skan, pasaule skan. Kad uz Rīgu atbrauc Kailija Minoga, ir tikai viena intriga. I should be so lucky, būs vai nebūs. Savukārt mēs šajā savā kontekstā šo intrigu atrisinājām uzreiz. Kā teikt, cirtām saknēm. Tā kā paldies par tik ārkārtīgi sirsnīgu uzņemšanu, un patiesībā tu tā atnāc pēkšņi vienā vietā Rīgā, kur ir sapulcējušies 5000 savējo. Oh! Ārkārtīgi patīkama sajūta, bet, draugi mīļie, jūs nezināt kādu nopietnu faktu. Tas tiešām ir nopietns.
Es nezinu, kas tu esi, es tevi neredzu tumsā, bet es tevi arī. Bet patiesībā ir tāds ārkārtīgi interesants fakts, jo šis visu laiku 109 pastāvēšanas vēsturē ir pirmais oficiālais biļešu koncerts Rīgā. Pirmais. Esam uzstājušies skolās, braucot skolu tūrēs, esam bijuši Roksamerā, Meža parkā, vairākos pasākumos, bijām ar mikrofonu kopā tur Doma laukumos, bijām klubos, klubiņos, visu kaut kur, bet bijām arī vienā oficiālajā koncertā, bijām arī Jāņsētā, kad atklājām savu pirmo Vislatvijas koncertu turnēju, kas teica, ka šonakt jau nav vairs kur iet, tur nebija kur ābolam noklist, gluži tāpat kā šeit šovakar, bet tas nebija biļešu koncerts, tādēļ šis ir pirmais oficiālais 109 biļešu koncerts, un paldies, ka jūs šajā visā piedalāties! Jau pašā vakara sākumā es gribu pateikt arī tādu dziļu, patiesu, sirsnīgu paldies manam kādreizējam grupas biedram Modrim Skaiskalnam. Jo šajā vakarā pilnīgi visas tās dziesmas, kas šeit no skatuves skanēs, viņas vairāk vai mazāk ir tapušas ar viņu svētību, līdzdalību. Varbūt tās ir viņa idejas, gan mūzika, gan aranžīs, gan varbūt, īsāk sakot, Modrs, lai arī viņš 2000. gadā izdomāja, ka 100. debija nav tas, ar ko viņam ir pa ceļam, bet jebkurā gadījumā šajā vakarā viņš būs mūzikas namā Dēlē kopā ar mums visiem, un viņam par to liels paldies! Es sākumā tiešām gribu daudz ko pastāstīt, lai mums ir, tas spēles laukums ir saprotams un zināms. Mēs esam diezgan rūpīgi pagatavojušies un esmu atvedis šodien uz Daili 5 100. debijas deju grupu sastāvu dalībniekus. 5! Tie čaļi, ko jūs redzējāt tikā man aiz muguras, tas ir tāds mūsu jaunievedums, tas ir mūsu pamats šim brīdim, un mēs jau pusotru gadu kopā ar viņiem strādājam. Viņi ir tas, kas uzliek visu to betonu, ieliek iekšā, viss vārdu tiešākajā nozīmē. Bet šovakar ar mums kopā būs arī mūsu meitenes, 3 meitenes, kas dejoja kopā ar mums 98. 2000. gadā tajā laika posmā albuma, kā viņi man mīl ietvaros. Un jūs neticēsiet, laika zobs viņas neņem, viņas nav mainījušās. Un neticēsiet vēl vairāk, ka viņas dejos tās pašas dziesmas vairākas oriģināla horeogrāfijā, kā viņas to darīja toreiz. Tā kā tas būs, es domāju, vien interesanti un abrīnas vērti. No mūsu pirmās koncertu turnējas, kas teica, ka šonakt jau nav vairs kur iet, Sandra Bārtniece arī būs šeit uz skatuves un 3 dejas dejos. Ir viens īpašs stāsts par Jānis Zulini, kas patiesībā bija kopā ar mums pašos pirmajos 100. debijas koncertos, bet tā kā viņš pirmais atnāca, man liekas, viņš pēdējais no mums aizies, tā kā tas arī ir vērts, un es ar viņu jūs pēc tam īpaši iepazīstināšu. Un vēl, ko es pieminēšu, un tā vēl būs vēl 4 čaļi, kas pārstāvēs, pat 5 čaļi, kas pārstāvēs 100. debijas to zelta sastāvu, kas bija 95. 96. gadā, kad mēs braucām ar tūri, viss notiek, un mums pirmajām Latvijā parādījās puišu deju grupa, un tas bija tāds sprādziens. Un interesantākais ir tas, ka viņi pat uzdziedās kādā brīdī šajā vakarā. Tas laukums apmēram tāds izskatās. Kāds 2 stundas mēs te dzīvosimies, man jau ir stipri silti. Es domāju, ka tā būs visiem, bet tas ir ļoti labi. Mēs iedomājamies, ka esam vasarā, un tad vēl patīkamāks tās sajūtas. Labi, draugi mīļie, kā Japāns teica, ko viņš tur teica, nevilksim kaķēs, astes vai kā tas bija. Mēs vienkārši ar pirmo plašo soli dosimies mūsu programmā, lai ar laika mašīnu paceļotu 90. gados, un visas programmas laikā atcerieties, ka dimanti mums ir. Šis būs stāsts par brāļiem, par māsām, par trepēm, no kurām nokrist ir bail. Un sagatavosim plaukstas, ja? Tagad. Tavi vārdi tuvumā jau skan. Atdod savus vārdus sapņu vējam. Kāpi pa trepēm, ja nokrist nav bail. Laika nav daudz, ja negribi lejā.
Kādi tie tādi paši kā tu, sapņu apsēstie. Nācīsim brāli tālāk kopā, nācīsim māsiņ tālāk kopā, nācīsim brāli tālāk kopā, nācīsim māsiņ tālāk kopā. Ha, ha, sapņu apsēstie, sapņu apsēstie, sapņu apsēstie, sapņu apsēstie. Kad spēsi tu pavēstīt man par ceļu, kas zūd, zem kājām, kas iegrimis kā asfalts, kā kūs. Pēdējais sauciens tik sāpīgs, bet šķiet atsaukties liet, jo pēdējais vilciens priekš tevis, kur tie sapņu apsēstie. Nāciesim brāli tālāk kopā, nāciesim māsiņ tālāk kopā, nāciesim brāli tālāk kopā, nācīsim māsiņ tālāk kopā. Ha, ha, sapņu apsēstie, sapņu apsēstie, sapņu apsēstie, sapņu apsēstie. Sapņiem! Un tagad rokas, ja? Šādi, un! Arī balkonā! Nācīsim brāli tālāk kopā, nācīsim māsiņ tālāk kopā, nācīsim brāli tālāk kopā, nācīsim māsiņ tālāk kopā. Ha, ha, kopā, ha, 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 nācīsim brāli tālāk kopā. Ha, 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 nācīsim māsiņ tālāk kopā. Ha, 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 nācīsim brāli tālāk kopā. Ha, 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 kopā! Paldies! Patiesībā programmas sākumos vienmēr tās grupas, kas ir aktīvas, kas darbojās viņas programmas, koncertu programmas sākums izmanto, lai spēlētu savas jaunās dziesmas un visiem krist uz nerviem, jo neviens nevar sagaidīt, kad būs beidzot tās normālās dziesmas. Manā gadījumā tā nav, jo jaunas dziesmas mēs neesam radījuši, mēs tagad vēl tikai parokamies pa aizmirsto dziesmu atvilknēm, un vienu tādu dziesmu mēs atradām, kura, manuprāt, kaut kā ļoti labi šim mūsu šī vakara laika mašīnas modelim piestāv. Par mīlestību tāds. Traļi-vaļi. Kopā ar divām burvīgām meitenēm. Viņas ir no 90. Pateikt, lai tu uz brīdi tuvākam nāc, un atkal vienkārši prom neietu. Tikai sapņos tu man spēj nebūt tāla, tāla, aizvērt acis, palikt tumsā, es vairs negribu. Atkal ir bezmiega nakts, atkal vainīga tu. Miers mans kā izrauta lapas puse grāmatā. Atkal ir bezmiega nakts, domās esi vien tu. Kādēļ gan slēpies no manis, ja zini, ka tā? Atkal ir bezmiega nakts, atkal vainīga tu.
esmu Marta. Iegriezīsimies kādā ļoti jaunākā laikā, jo arī šajā gadsimtā viena simtās devīzes dziesma tā nopietni tika noproducēta. Tas bija sen kaut kāds 90. beigas. Mēs uztaisījām ar Modru dziesmu, es rakstīju tekstu, aiznesām Uģim Polim uz radio Super FM. Viņš paklausījās, un es te neko nesaprotu, par ko te dzied. Man jau kā autoram tas uzreiz tā mazliet tā paķēra, bet patiesībā tā bija dziesma par mājiņticību. Par to, ka vajag ar pareizo kāju no gultas izkāpt, ka vajag spogulī paskatīties, atgriezties mājās pēc kaut kā aizmirsta. Bet tas neizgāja cauri, un tā viņi tur palika plauktos. Un tad, šajā gadsimtā kaut kā mēs viņu tā uzbūrām no jauna un pat uzfilmējām viņai videoklipu. Mēs braucām vienā saulainā dienā no saulēkta brīža Latvijas tālākajā austrumu punktā pāri visai Latvijai ar auto uz Latvijas tālāko rietumu punktu, un līdz ar saulrietu bijām Bernātos un visu tā safilmējām. Aigars kaut kur sēž, viņš bija savu mašīnu sarkanā mums palienējis, mums vajadzēja sarkanu mašīnu. Aigar, paldies! Video būs uz ekrāna, kā mēs ar producentu kungu kopā vizinājāmies, un maniem čaļiem šis būs pirmizrādes tāds notikums, jo pirmo reizi mēs šo deju dejosim, jo tikai šīs nedēļas sākumā mēs viņu iemācījāmies un saveidojām. Ar mani viss notiek tā! Pareizo soli dienu sākt, ar kreiso vai nē, piedomājot to, kontrolējot to. Vai tiešām ir tā, ka sīkums tāds no pozitīvām enerģijām aiznest mani prom? It kā no nekā, ar mani viss notiek tā. It kā no nekā, ar mani viss notiek tā. It kā no nekā, ar mani viss notiek tā. It kā no nekā, ar mani viss notiek tā. Ja ir nācies atgriezties man pēc kaut kā, kas steigā piemirsies, tiek rekomendēts skatiens spogulī. Man saldētā laika īstais fons ir kā sarkanās gaismas luksafors. Tas sakārto vien brīvu telpu man. It kā, ar mani viss notiek tā. It kā no nekā, ar mani viss notiek tā. It kā no nekā, ar mani viss notiek tā. It kā no nekā, ar mani viss notiek tā. It kā no nekā, 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 ar mani viss notiek tā. It kā no nekā, ar mani viss notiek tā. It kā no nekā, ar mani viss notiek tā. It kā no nekā, ar mani viss notiek tā. It kā no nekā, it kā no nekā, it kā no nekā. It kā no nekā, it kā no nekā,
viss notiek tā. Parunāsim par to, ka viņš viņu mīl, viņu ne, un, kā jau tas bija 100. debijai ļoti ierasts. Un Modrim bija tāds, viņam bija tāds nervs, viņš mācēja uzrakstīt tik skumjas dziesmas, ka pat zvaigžņota nakts vai saulaina diena pārklājās ar reti drūmiem lietus mākoņiem. 2 šobrīd tādas. Paņemiet lietus sargus. Dziesma par to, ka viss ir slikti. Vai tavas acīs tas, kas spīd asarās, jau salūs skaties mans, kā sāpe atmiņas, mums neuzcelt vairs to, šo tenkli nojaukt to, ko atstājām, kad skumjas atlido. Vēl smagāk kļūs no tiem, lai acis lūdzošas, ja aizmirst piedot tas, nav vērts to noskaidrot, kurš vainīgs meklējot, ja neatgriezt man tevi zaudējot. Sen jau viss starp mums ir izdzisis. Vēl nav rīts, tu aizej lietus līst un līst, un nekad mums kopā nebūt, jo nekas, kā palikt vienam, nav vairs atlicis. Starp mums ir izdzisis, vēl nav rīts, tu aizej lietus līst un līst. Kā es teicu, tas skumjās dziesmas mūs divas, piedodiet. Atkal esmu viens, galvā tikai skumjas brien, atkal eju prom, lai par tevi nesapņot, acis prasīt prom. Piedod vairāk
nav man ko dot. Kam no jauna sāk, senos stāsta turpināt. Tukša skaņa vārdus lej, aiznes viņus spēj par tevi nedomāt. Cenšos, tomēr nevar jūs sāp, vai tu spēj tuvāk nākt? Vai tu spēj tuvāk nākt vēl? Vai tu spēj tuvāk nākt? Vai tu spēj tuvāk nākt vēl? Vai tu spēj tuvāk nākt? Varbūt nebūšu es viens, garām stundas ātri skrien. Varbūt tomēr abiem mums nevajadzēs vairs skumt, bet ja notiks tā, vai mīlē nebūsim parādā, vai tu spēj tuvāk nākt? Vai tu spēj tuvāk nākt vēl? Vai tu spēj tuvāk nākt? Vai tu spēj tuvāk nākt vēl? Vai tu spēj tuvāk nākt? Vai tu spēj? Vai tu spēj tuvāk nākt? Vai tu spēj? Vai tu spēj? Vai tu spēj tuvāk nākt? Vai tu spēj? Vai tu spēj tuvāk nākt? Vai tu spēj? Vai tu spēj? Vai tu spēj tuvāk nākt? Jānis Zlins. Tas ir tas, kurš bija mūsu pirmajos koncertos, un par cik viņš bija pirmais un ar pamatots aizdoms, viņš arī būs pēdējais. Viņam mūsās tas viss ir rakstīts, bet patiesībā bija traki. Bija traki, jo pirms kādā mēneša, kad viss jau bija ieplānots, man Jānis zvana un saka, zināt, sorry, es te kaut ko sajaucu. Es 15. februārī braucu uz Gruziju slēpot. Es zinu kā, es jau tāds, pieticīgs liberālis, kur tad simtās nebijas pirmais oficiālais biļešu koncerts Rīgā un slēpošana Gruzijā. Katru gadu braucam, vai ne? Bet es teicu, ko darīt, labi. Un tad Jānim piezvanīja mūsu dejotājs Sandra, kura vēl šajā vakarā uz skatuves nav bijusi, un viņam apmēram teica tādus vārdus. Jāni, tu ko? Tu esi bailes pazaudējis? Kāda Gruzija? Kāda slēpošana? Tev ir koncerts Dailē! Jā! Paldies tev, ka tu neaizbrauc. Jo patiesībā es šodien biju aizbraucis no rīta ar jūru pastaigāt un padomāt, ko runāt, ko nerunāt. Un es pēkšņi sapratu, ka Jānis viņš nav vienkārši tāds žeks, tāds parastais, kas te kaut ko te... Nē, tas, ka viņš ir baigi labs, to mēs nediskutējam. Bet patiesībā Jānis ir mūsu grupā 100. debijā. Viņš ir tāds kā talismans. Un bez viņa patiesībā viss sabrūk. Viņam ļoti patīk, ka viņi tā publiski apmīļo. 100. debijai savulaik bija tāda ļoti skaista dziesma, Viena ļauj man palikt. Bet viņai no tiem laikiem nebija saglabājusies neviena -1 fonogramma, līdz ar to dziesmu mēs koncertos neizmantojām. Bet kaut kā tās sajūtas, veidojot šo laika mašīnu uz 90. gadiem, man bija tik spēcīgas, ka šo dziesmu vajag, jo tas ir tās absolūti 100. debijas naivais romantisms, un bez viņa patiesībā ļoti grūti šeit izdzīvot. Tādēļ mēs šo dziesmu uzbūvējām no jauna, pateicoties diviem talantīgiem producentiem, mēs pārlikām visu, maksimāli pietuvinot to visu pie oriģināla skanējuma. Čāļi vēl pirms nedēļas iemācījās jaunu deju, tā kā patiesībā pirmizrāde un tādi tiešām, kā jau es teicu, absolūti naivie 90. gadu romantiskie tembri, noskaņas un
vārdi. Viena ļauj man palikt. Baudam laika mašīnu. Ļauj man palikt šeit, ļauj man palikt. Ļauj man palikt šeit, ļauj man palikt. Mums kopā būs labi, ļauj man palikt šeit, ļauj man palikt. Šeit, ļauj man palikt. Mums kopā būs labi. Ļauj man palikt šeit, ļauj man palikt. Ļauj man palikt šeit, ļauj man palikt. Mums kopā būs labi. 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 Tās visu piedeva, jūtu vārdas nav vēl tik vēls, nav zaudēta cerība. Paldies! Sen par mani, draugi, smējas, tu man tikai prātu jauc, vēlties pie tevis ejot. Tevī klausoties par daudz, ja tev nepasacīs citi, gan tu pati manīsi, gan tu pati vēl
visi jau balkons ceļos kājās, labi. Arī pats tu sen jau jūtu, tu man tiešām prātu jauc. Dienu dienām blakus būtu, tikai tev, ja būtu ļauts. Ja tev nepasacīs citi, gan tu pati manīsi, gan tu pati vēl manīsi. Un tāds skaļā balsī dziedām visi kopā. Piezvani man, ja tev skumji būs, piezvani man. Piezvani gan, tu jau zini, ka gaidu. Piezvani man, tad, kad neimi, piezvani man. Piezvani gan, vēl joprojām es gaidu. No šis tā arī ir svarīgi. Tad jūs trīs, Kā jūs teicat, mēs miksējām toreiz. Šoreiz arī mēs miksēsim. Mūsu brīnišķīgās Deigīvas Sandras iznāciens. Tas ir viņas vēlreiz! Un šajā dziesmā pantiņā ir tie vārdiņi vēlos, ja pirmajā divas reizes viņi atkārtojās. Tie būs tikai uz jums sarunājuši, es parādīšu. Jūs zināt, par ko būs tas. 109. Pats pirmais singls. Tad to parādīja televīzijā. Mēs nākošajā rītā pavaldāmies slaveni. Nu, mazliet taisnīgi tajā ir. Gatavi dziedāt? Es rādīšu. Vēlreiz tavas rokas sasildīt. Vēlreiz tavai pierei pieskarties. Negribu tevi pazaudēt. Vēlreiz, kamēr rīts nav atmodies, tev sejā acis ciet, tomēr jūtu, elpojam tevi sapnī klusi. Kaut ko domājam sevi, varbūt rīt acīm cietu celsies ātri kaut kur tālu, tad jau būšu es. Kāpēc kamēr nakts tu vēl klusē un gaidi, atnāks rīts un atņems vārdus tev. Manas lūpas tad vairs neatvēsi vārdiem. Kāpēc gaidi vēl? Kāpēc kamēr nakts tu vēl klusē un gaidi, atnāks rīts un atņems vārdus tev. Manas lūpas tad vairs neatvēsi vārdiem. Kāpēc gaidi vēl? Nu, jūs publikā esat ne pa jokam. Mēs 98. gadā ierakstījām albumu, Kā viņi mani mīl. Atceros toreiz, kad mēs viņu sākām rakstīt, Modris man saka, zini, Agri, man viss ir apnicis, es vairāk negribu, es to nedarīšu, tagad to darīsi tu. Un tas bija stāsts par to, ka man ir jāsāk rakstīt dziesmu tekstu, ko es līdz tam tā īsti nebiju praktizējis, un es ķēros tam klāt. Un patiesībā man ļoti žēl, kad Modrim ātrāk tas viss nebija noriebies, jo man tā lieta ļoti iepatikās.
Un vesels dziesmu albums Simtē debijā ir sanācis tieši ar maniem vārdiem. Un šis albums, ar citu, ieguva zelta mikrofonu pēc šī brīža tiem kritērijiem. Gan kā labākais deju mūzikas albums, gan arī albuma titula dziesma, kā Viņi mani mīl, iekļuva labākās deju mūzikas dziesmas status. Tā kā es patiesībā par šo albumu esmu ļoti lepns. Un šobrīd ar visdziļāko prieku, es pat teiktu sajūsmu, es gribu nodziedāt 2 dziesmas no šī albuma, tātad ar modru mūziku, ar maniem vārdiem. Viņas būs ļoti radikālas, viņas arī būs samiksētas, bet radikālas. Viena tā pirmā. Par to, ka viss ir brīnišķīgi. Viņš viņu mīl, un viņa viņu arī. Otra dziesma, ko mēs piemiksēsim klāt, būs gluži pretēji, ka viņš viņu mīl, bet viņa vairs nē. Tā tur būs. Braucam! Šis ir tas gaišais stāsts, romantiski skaistais. Rozā brilles ir pielīmētas ar stipro līmeni un nekrīt nost gadiem. Tauriņi vēderā dzīvo vasarā un dzīvo ziemā. Un tā vairākus gadus pēc kārtas. Jums tā ir kādreiz gadījies? Man par laimi jā, par šorītā dziesmu. Vai garām man, vēl izdoties ielas steigā, skaties tavs man ir kā pārsteigums. Siltu eju manīnas, smaids, ko redzu tavā sejā. Es zinu, tas nav pārpratums. Nekad tas mums, lai nav kā pārpratums. Es sajūtu sevi kā kritienā brīvā un jūtos tik laimīgs ar tevi kopā. Nav svarīgi nākot vai atvārdās. Es piederu tev un tu esi man. Es sajūtu sevi kā kritienā brīvā un jūtos tik laimīgs ar tevi kopā. Nav svarīgi nākot vai atvārdās. Es piederu tev un tu esi man. Nedomājot, ko un kā dziļāk grimstu tavā skatienā ir manī savāds satraukums. Nekad tas mums, lai nav kā pārpratums. Es sajūtu sevi kā kritienā brīvā un jūtos tik laimīgs ar tevi kopā. Nav svarīgi nākot vai atvārdās. Es piederu tev un tu esi man. Es sajūtu sevi kā kritienā brīvā un jūtos tik laimīgs ar tevi kopā. Nav svarīgi nākot vai atvārdās. Es piederu tev un tu esi man. Es tev, tu man, vien tu esi man. Es tev, tu man, es tev un tu esi. Un salātās drūmie lietas mākoņi. Rozā brilles krīt un tauriņi mirst. Kādēļ jāmatkal projām ej, projām steidzies, atskaties, atceries. Kaut uz brīdi vienu bijām mēs, bijām reiz tikai mēs. Kam man garām,
spogulim greizajam un ne man, kurš lietus asarās tevi lūdz vainās. Kam gan man mīlestība nedalāma, dali kā tev gribas, divi sadalot uz divi paliec. Divreiz divi, četri, trīsreiz divi, seši. Es tam visam ticēju, kamēr bijām sveši. Tagad divreiz divas, acis tas ir skatiens. Divreiz divas rokas, valstu ceļš caur mātiem un visiem rokas. Līdzi. Mīlestība nedalāma, dali kā tev gribas, divi sadalot uz divi paliec. Vientulība, mīlestība nedalāma, dali kā tev gribas, divi sadalot uz divi paliec. Vientulība. Simtās devīs talismans Jānis Lims un mūsu deju Sandra Bartniece. Divreiz divi soļi, tagad mums kādēja. Divreiz divi vārdi, atzīšanās vējā. Liekas ir reizes rēķins, ja mēs esam divi. Protams, ne uz mūžību, tikai uz šo dzīvi. Un rokas! Aiziet, 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 aiziet! Mīlestība nedalāma, dali kā tev gribas, divi sadalot uz divi paliec. Vientulība, mīlestība nedalāma, dali kā tev gribas, divi sadalot uz divi paliec. Vientulība. Un tagad visiem. Starp citu, DJs Japāns līdz pusnaktī. Šeit pēc tam ar pilnīgi autentisku 90. gadu DJs Seto. Mīlestība nedalāma, dali kā tev gribas, divi sadalot uz divi paliec. Mīlestība nedalāma,
un neko atņemt, un neko pieskaitīt, neko atskaitīt. Jānis Linis, Sandra, ar viņiem mēs vēl tiksimies vienā numurā šajā vakarā noteikti. Tur būs tā, ka visi mūsējie sapulcēsies uz šīs skatuves. Paldies, Sandri, paldies. Un lidosim pāri okeānam. Un tas nebūs klusais, ne ledus, ne Atlantijas, ne Indijas, nē. Šis būs lidojums pāri sajūsmu okeānu! Negaidīta šī vieta un pēkšņi tu. Ja nejaušība, skaidri to saprotu. Tas pārveido lomas, jauc un sagrauj man domas, liek man apstāties meklējot. Kā eksplozija, visu aptverot. Sajūsmu okeāns, šaubas vai pašapmans, visa kā tik daudz, nezinot, pat kā tevi sauc. Sajūsmu okeāns, šaubas vai pašapmans, visa kā ir tik daudz, neaizliedz būt vēl mirkli tā, tavā skatienā. Kļūst kā tropiska vētra, laiks un telpa tunojas. Un acu skats, kurš nedrošu smaidu nes. Sajūsmu okeāns, šaubas vai pašapmans, visa kā tik daudz, nezinot, pat kā tevi sauc. Sajūsmu okeāns, šaubas vai pašapmans, visa kā ir tik daudz, neaizliedz būt vēl mirkli tā, tavā skatienā. Es mazliet ironizēšu, jo esmu šīs dziesmas teksta autors. Tālāk tiks stāstīts par Vaivaru. Par Vaivaru, jā. Kas ir Vaivars, es nezinu. Vai var ticēt tam, vai var nolietot? 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 Sajūsmu okeāns, šaubas vai pašapmans, visa kā tik daudz, nezinot, pat kā tevi sauc. Sajūsmu okeāns, šaubas vai pašapmans, visa kā ir tik daudz, neaizliedz būt vēl mirkli tā, tavā skatienā. Tavā skatienā. Tavā skatienā. Pateicos! Man ir ļoti liels prieks, ka šajā vakarā kāds arī mans draugs, patiesībā bērnības draugs, ar ko mēs esam dzīvojuši kopā vienā kāpņu telpā 20 gadus kopš dzimšanas. Un, nē, nu, viņš otrajā stāvā, es pirmajā, kas ir smieklīgs. Nu jā. Un šim cilvēkam šodien arī dzimšanas diena. Tātad man ļoti liels prieks Ivar Riekstiņ, Ivar, veselību izdošanos un lai dimantu tev ir. Un
Man tiešām ir liels prieks, ka arī tie cilvēki, ar ko es pavadīju kopā bērniem, nāk uz taviem koncertiem, un tas ir tāds baigi, labs apliecinājums tam, ka viss tiek darīts pareizi. Bet, draugi mīļie, mums noteikti katram mēs uzaugām kopā vienā ķēngaraga pagalmā. Un tas viss ir šķuns. Mēs arī manas pirmās diskotēkas spēlējām kopā. Mēs naglojām transporta kastes tumbas, likām viņas kravas taksimetrā un vedām uz poligrāfiķu kultūras namu, kur toreiz Ainars Mielovs saimniekoja. Bet šis labais cilvēks dejoja Talzī Ansamblī liesmu, un liesmai bija bērnu kolektīva ballītes. Un tad mēs tur mēs visi iesākām. Tas viss sākās. Tā kā jau ar daudz laimes tev. Un, dimanti ir, vai ne? Viss, super. Tas bija ārpus scenārija, absolūti. Bet šis man patika patiesībā. Jā, bet mums noteikti katram ir kāds savs labs draugs, un man ir tāds ierosinājums. Varbūt mēs katrs iedomājamies kādu ļoti gaišu un skaistu domu par savu labāko draugu. Un nākošās dziesmas laikā tā uzšaujam viņu kosmosā. Un iedomājieties, šajā vakarā, 16. februārī, virs mūzikas nama Dailes debesīm, kādas 500 skaistas domas. Man liekas, pasaule kļūs labāk, vismaz par sprīdi, vai ne? Tā kā tas ir jūsu uzdevums. Es savukārt šīs dziesmas laikā neko neiedomāšos, bet es šo dziesmu noveltīšu. Arī kādam savam ļoti labam draugam. Diemžēl šī mana labā drauga vairs gandrīz gadu nav uz šīs pasaules, bet viņš bija grupas 100. debija koncertūras menedžers, Valdis Saliņš. Labākais turnēju menedžeris, kādu vispār savā dzīvē esmu redzējis. Tā kā es, Valdiņ, šo dziesmu tev šajā vakarā no sirds, un es zinu to, ka, ja būtu tāda iespēja, tu būtu arī šajā zālē, bet par cik tas tā nav, tad tikai ar domu. Bet jūs visu to savu enerģiju, tiem saviem īstajiem draugiem, šaujam visu gaisā. Un lai šīs domas materializētos vēl spēcīgāk, mēs šo katru jūsu domu arī apliecināsim ar to, ka jūs uzdziedāsiet. Hei, mans draugs, labi? Tur viss būs ļoti vienkārši. Es rādīšu, kur, kad. Lai gan es tā saprotu, ka šeit ir pulcējušies tikai savējie, un līdz ar to visām dziesmām vārdus jūs zinat. Savukārt uz skatuves ir visi 20. gadsimta 100. debijas dejotāji, kuri grib dejot uz 100. debijas skatuves arī 21. gadsimtā. Man pacelties gaisā virs mākoņiem, netraucē šīs zemes smagums, kā putns, kas reiz jaunību zaudējis. Ierauga bērnību savu, man domāt vairs nelieks neviens. Kā es gribu ar vārdiem, ko neizteikt, un redzēt uz pasaules visu, un baudīt šo dzīvi, kuru maz es vēl zinu. Pirmajā piedziedājumā mēs tikai iesildīsimies, dziedot to ārkārtīgi vienkāršo frāzi Hei, mans draugs kopā. Tūlīt ieslēgs gaismas un sāksies brīnumi. Un mēs dziedam, ja? 1, 2, 3. Hei, mans draugs, nāc tuvāk un ieskaties acīs man. Hei, mans draugs, tev jānāk man līdz, cik tā ceļa tev nav. Hei, mans draugs, tu zini, es mīlu šo pasauli. Hei, mans draugs, šī nakts paies ātri un diena kā brīnums nāks. Šī diena, kas mostos ar cerību,
pretī man līdo, un vējš kā rauks, kurš ir atgriezies. Draudzīgi plīvo un sauc, vai reizi kā pasaule dzīvo. Tev jāiet tai līdz cita ceļa nav, ar prieku, kas pulsē un dzīro. Mīlēt sakt, mīlēt sakt. Lieliski gaismotājās priekšējās tušējam, starus uz bombām laižām virsū pa nepajokam. Un savukārt visi jūs mani mīļie, 5000, 109 draugu. Dzied, hei, mans draugs, šobrīd tikai jūs, labi? Es rādīšu. 1, 2, 3. Nāc tuvāk un ieskaties acīs man. Tev jānāk man līdz cita ceļa, tev nav. Tu zini, es mīlu šo pasauli. Šī nakts paies ātri un diena kā brīnums. Hei, mans draugs, nāc tuvāk un ieskaties acīs man. Hei, mans draugs, tev jānāk man līdz cita ceļa, tev nav. Hei, mans draugs, tu zini, es mīlu šo pasauli. Hei, mans draugs, šī nakts paies ātri un diena kā brīnums nāks. Paldies jums vēl! Kā brīnums nāks. Draugs, nāc tuvāk un ieskaties acīs man. Hei, mans draugs, šī nakts paies ātri un diena kā brīnums nāks. Laika mašīnas 109, 90. Sandra Bārtniece, Jānis Līvis, Mārta Grasa. Raima Andersons un mikseriem. Mikseris turpina Jānis Kāliņš. Mūsu dejotājs Guga speciāli atbrauc tikai tāpēc, lai šai brīdī iznākt uz skatuves. Guga no mūsu zelta sastāva 109. Mikseris Uldis Zīlietis, Zīļuks, kā mēs viņu mīļi saucam. Agnese Grasa, Arita Kurzemniece un Edgars Rūvens, arī mikseris. Mēs šobrīd esam tādā kā mūsu lidojuma laikā kulminācijā, jo mēs atrodamies 1994. gadā, kad 109 devās savā pirmajā Vislatvijas koncertu turnejā, kuru mēs sākām tajā pašā Jāņa sētā, par kuriem es stāstīju. Un 8 mēnešus mēs braucām pa visādām Latvijas vietām. Un šī bija mūsu himna, jo dziesmas vārtos iekļauta frāze, kas teica, ka šonakt tev nav vairs kur iet, un tā arī saucās mūsu koncertu turnē. Bet patiesībā viss ir vienkārši. Netic tam, ka tev šajā naktī nav kur iet, tā tas būtu jātulko. Draugi mīļie, lidojums laika mašīnā turpinās. Come on, come on, come on, do it so strong! Mani 21. gadsimta lieliskie! Un mēģināsim visi darīt šādi rokā.
autentiski. Kurš šonakt zudis prieks tavā sējā, varbūt pavis un viens, sirdī ledus un sniegs. Acis nesmaida un nestaro, nāc sasildies dējā, un netici tam, ka par tevi kāds jau sapņojis nav. Kas teica, ka šonakt te nav vairs kur iet, kas teica, ka sirds ir mīlē aizvērta ciet, kas teica, neklausies, tu dzīvo nekam. Nē, nē, tu netici tam. Kas teica, ka šonakt te nav vairs kur iet, kas teica, ka sirds ir mīlē aizvērta ciet, kas teica, neklausies, tu dzīvo nekam, tu dzīvo nekam. Nē, tu netici tam. Tam, nē, tu netici tam. Tam, nē, tu netici tam. Un šajā brīdī gluži autentiski, kā tajos laikos, es palūkšu jūs visus pacelt augšā vienu roku. Vienu. Un arī otru. Un tagad nepakurstoši. 1, 2, 3, aiziet! Un ja kāds domā, ka tās ir beigas, es teikšu, netici tam. Varbūt dzīvē mainās viss manā, pārāk daudz, ko gribu teikt tev, arī tādījā neklausies manī.